Kāpēc ir interesanti piedalīties šādā pasākumā? Pirmkārt, es uzskatu, ka uzņēmumiem eksporta tirgus ir pats attīstošākais tirgus. Tā ir lieliska iespēja, kā popularizēt savu produktu citur. Tā kā es pati darbojos mārketinga jomā, un internetu mārketings ir viennozīmīgi viena no visplaukstošākajām nozarēm šajā jomā, tad viennozīmīgi šis seminārs man bija ļoti vērtīgs. Saprast, kādas iespējas piedāvā internets, pārsvarā Google AdWords, un visvairāk arī tieši kā šo rīku izmantot eksporta veicināšanai, kas ir viennozīmīgi viens no galvenajiem jautājumiem mūsu uzņēmējiem Latvijā. Uzskatu, ka Didis ļoti labi parādīja, kā vienkārši atrast, kur attīstīties, kā vislabāk to darīt un kur atrast rezultātus, kur atrast iespējas, kur atrast informāciju par tirgu kā tādu, jo Latvijas tirgus tomēr ir maziņš un Eiropa ir pietiekami liela, lai mēs arī tur atrastu kādu vietu. Nav svarīgi, kāds tas uzņēmums ir, vai ražotājs, vai pakalpojums sniedzējs, vai digitālo pakalpojumu sniedzējs, vai turisma kāds pakalpojums. Vienalga, jebkuram ir iespēja atrast savu vietu kaut kādā noteiktā tirgu. Arī Sergejs, man liekas, ilustrēja tās divas ļoti lielās problēmas, kas rodas uzņēmumiem, ieejot citos tirgos. Tad tie divi jautājumi ir, pirmkārt, ir jāparzina savu mērķa auditoriju, kas ir svarīgs priekšnosacījums efektīvai komunikācijai. Un otrais jautājums ir mājaslapa. Mājaslapai uzņēmējiem ir jābūt pārliecinātiem, ka mājaslapa spēj pildīt definētos uzdevumus un piesaistīt klientus efektīvi. Un šie divi jautājumi, ko es esmu parādījis ar praktiskiem piemēriem, ar praktiskiem cipariem un datiem, es ļoti ceru, ka daudziem uzņēmējiem, kas šodien klausies mūsu lekcijas, šī informācija būs ļoti vērtīga un palīdzēs efektīvi komunicēt un piesaistīt klientus ārzemju tirgos. Pirms tam es nezināju, ka ir iespēja noskatīties semināru tiešraidē, bet es domāju, tā ir lieliska iespēja tieši par šādām tēmām runājot, uztvert un piedāvāt šo iespēju tādiem cilvēkiem, kas varbūt ir aizņemtāki un nav iespēja ierasties personīgi uz konferenci kā tādu. Es domāju, jebkuram ir jāizmanto iespēja nākt uz Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru uz šiem semināriem, jo tie tiešām var palīdzēt jums attīstīt savu biznesu, padarīt to efektīvāk un atrast nepieciešamo auditoriju.